Vai miers tuvajos austrumos ir iespējams? Nu šonadēļ parādījās ziņas, kas liecina, ka varbūt tas ir iespējams, un jūs, iespējams, to esat uztvēruši kā vēl viena naftas stāstu. Bet patiesībā tas ir ārkārtīgi nozīmīgi daudz vairākos aspektos nekā tikai finanšu paziņojums. Tuvajos austrumos gaidāmas pārmaiņas, un tām patiesībā nav nekāda sakara ar Irānu. Šis ir Miraka Šons, JNS TV. Iedzināsimies tūlīt pat. Tātad 2026. gada 1. maijā apvienotie Arābu Emirāti oficiāli izstājās no OPEC pēc 59 dalības gadiem. Tas ir milzīgi. Lai saprastu, kāpēc tas ir svarīgi, mums jāatgriežas pašā sākumā, jo OPEC ir viena no tām organizācijām, par kuru gandrīz visi ir dzirdējuši, bet lielākā daļa cilvēku īsti nesaprot, kas tā ir. OPEC nozīmē naftas eksportētāju valstu organizāciju. Tā tika dibināta 1960. gadā ar 5 dalībvalstīm – Irāku, Irānu, Kuveitu, Saūda-Arābiju un zīmīgi Venecuēlu. Ir vērts uzreiz pamanīt, ka tā nav tikai tīri arābu organizācija, tā ir naftas organizācija. Un šī atšķirība ir ļoti nozīmīga, bet pie tā mēs atgriezīsimies pēc brīža. OPEC oficiāli izvirzītais mērķis ir dalību valstu naftas politikas koordinēšana un saskaņošana, un labāko līdzekļu noteikšana, lai aizsargātu viņa intereses gan individuāli, gan kolektīvi. Vienkāršā valodā tas nozīmē, ka mēs kopā izlemjam, cik daudz naftas katra valsts ražo, lai varētu kontrolēt globālo cenu, tā lai tas būtu izdevīgi mums, proti OPEC valstīm. Kā tas darbojas? Nafta ir tas, ko ekonomisti sauc par preci. Materiālu, kas būtībā ir vienāds neatkarīgi no tā, kur to iegādājas, piemēram, kvieši vai zelts. Tāpēc tās cenu nosaka globāli piedāvājums un pieprasījums. Ja tirgu ir daudz naftas, cenas krītas. Ja tirgu ir mazāk naftas, cenas kāpj. Taču nafta nav tikai enerģijas avots. Tā ir viena no pašām svarīgākajām precēm visā pasaules ekonomikā. Nafta tiek izmantota plastmasas un mēslošanas līdzekļu ražošanā, farmācijā, un tā nodrošina kuģu darbību, kas pārvadā preces pāri okeānam. Tā nodrošina rūpnīcu darbību, kas ražo visu, kas jums pieder. Un, kad naftas cenas pieaug, līdz ar tām pieaug arī gandrīz visu preču ražošanas un piegādes izmaksas. Straušs naftas cenu kāpums ir viens no ātrākajiem veidiem, kā padarīt visu dārgāku un vienlaikus palēnināt ekonomisko izaugsmu visā pasaulē. Tātad, ja jums pieder milzīgas šī resursa, naftas un gāzes rezerves, jums ir ārkārtēja vara, bet tikai tad, ja jūs visi sadarbojaties. Ja katrs atsevišķi sūknē tik daudz, cik vēlas, tirgus tiek pārpludināts, cenas sabrūk un visi nopelna mazāk. Tāda ir OPEC loģika. Ja jūs ražojat kopā, ierobežojat kopā, nosakāt cenu kopā, tad arī pelnāt kopā. Tās dibinātāja valstis kopā kontrolēja aptuveni pusi no visas pasaules naftas ieguves, kas nozīmēja, ka, ja tās vienotos samazināt ražošanu, tās varētu būtiski ietekmēt pasaules cenas. Milzīgi ietekmi uz visu pasaules ekonomiku, un tā ir karteļu rokās. OPEC. Skatieties, šo karteli nemīl visi. Un gadu gaitā tas ir piedzīvojis nopietnus triecienus. Pirmais trieciens nāca no Amerikas Savienotajām valstīm, kur 2000. gados Amerikas enerģētikas uzņēmumi pilnveidoja hidraulisko šķelšanu. Metodi, kas plaisā blīvus pazemes iežus, lai atbrīvotu tajos iesprostotās naftas un gāzes rezerves. Rezultātā notika enerģētikas revolūcija, kas padarīja Amerikas Savienotās valstis par vienu no lielākajiem naftas ražotājiem pasaulē. Lielāk nekā Saūda-Arābija un pat lielāk nekā Krievija. Atbildot uz to, OPEC 2016. gadā nolēma paplašināties un izveidoja tā saukto OPEC+, pievienojot 10 papildus valstu. Vissvarīgāk – Krieviju, lai kopīgi koordinētu naftas iegūs apjomu samazināšanu. Tagad Krievija un Arābu valstis ir apvienojušās naftas jautājumā pret rietumu puslodi. Otrs lielais trieciens notika 2019. gadā, kad Katara nolēma izstāties no OPEC. Un tad trešais lielais trieciens bija, kad Amerikas Savienotās valstis šī gada sākumā atstādināja Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro no varas. Un Venecuēla ir viena no 5 OPEC dibinātāju valstīm, un tā ir lielākās pierādītās naftas rezerves pasaulē. Tātad Venecuēla tagad, zināmā mērā saskaņojoties ar Vašingtonu, pakāpeniski attīsta šo saskaņošanos un ir sava veida ilgtermiņa drauds Saūda-Arābijas un Krievijas ražošanas koordinācijai, kas jau 10 gadus ir noteikusi globālos naftas tirgus. Līdz brīdim, kad apvienotie Arābu Emirāti šonadēļ izgāja no OPEC, organizācija jau bija aplenkta no 3 virzieniem vienlaikus. Apvienoto Arābu Emirātu aiziešana nav OPEC beigu sākums. Tas varētu būt vienkārši beigu beigas. Un tas nav tikai apvienotie Arābu Emirāti, kas darbojas vieni paši. Kad atkāpjamies soli atpakaļ un paskatāmies, kādu ietekmi Amerikas Savienotās valstis ir nostiprinājušas globālajā naftas tirgū, aina kļūst ļoti nozīmīga, jo Amerika jau ir pasaulē lielākā naftas ražotāja un ir padziļinājusi savu ietekmi uz Venecuēlu.
Un tagad viens no tās tuvākajiem arābu sabiedrotajiem, apvienotie Arābu Emirāti, arī ir izstājušies no OPEC, lai saskaņotu savu ražošanas stratēģiju ar Amerikas ekonomiskajām interesēm. Apvienotie Arābu Emirāti, AAE, viņi izstājās no OPEC. Ko tu par to domā? ASV, AAE un Venecuēla kopā pārstāv apvienotu naftas ražošanas un rezervi bāzi, kas sāk ievērojami pārsniegt visu to, ko OPEC atlikušās dalībvalstis spēja apvienot. Mēs neizliksimies, ka šobrīd pastāv precīzs sadalījums starp Krieviju un Saudarābiju vienā pusē un AAE un Rietumiem otrā pusē. Taču kaut kas patiešām nopietns mainās. Tirgus joprojām ir svārstīgs un cieši savstarpēji saistīts. Taču pirmo reizi kopš 1960. gadiem tendences skaidri virzās prom no šī karteļa, kas kontrolē naftas cenas, un tuvāk rietumiem pielāgotai enerģētikas kārtībai. Šīs ir būtisks pārmaiņas, pat ja to pilnīga īstenošana prasīs vairākus gadus. Lai saprastu, kāpēc tas ir nozīmīgi, jums arī jāsaprot, ka OPEC vienmēr tika raksturot kā ekonomiska organizācija. Lielākā daļa terminu, ko līdz šim esam lietojuši, ir bijuši finanšu jomā. Taču jau pašā sākumā tā faktiski tika izmantot kā politisks ierocis. Un abi vissvarīgākie šīs parādības piemēri ir izmantot, lai valstis, kas nepārprotami nav saskaņotas ar rietumu interesēm, proti arābu valstis, vājinātu rietumu intereses. 1973. gada oktobrī Ēģipte un Sīrija uzsāka pēkšņi uzbrukumu Izrēlai, Jomkipura karu, kas notika svētākajā ebreju kalendāra dienā, un tas Izrēlu pilnībā pārsteidz nesagatavotu. Tam sekoja viens no intensīvākajiem kariem, kādus Izraēla jebkad ir izcīnījusi. Taču 3 nedēļu laikā Izraēla bija šķērsojusi Suecas kanālu, ielēcis Ēģiptes armiju un pavērsis kara gaitu savā labā. Tik izšķiroši, ka gan Amerikas Savienotajām valstīm, gan Padomju Savienībai nācās iejaukties un panākt pamieru, pirms Izraēla sasniedz pilnīgu uzvaru. Izraēla uzvarēja. Arābu armijas tika sakautas. Taču OPEC arābu dalībvalstis – Saūda Arābija, Kuveita, AAE, Katara, Lībija, Irāka un Alžīrija – nolēma viņu atbildi uz sakāvi būs ekonomiska kara darbība pret rietumiem. Viņi izsludināja naftas embargo pret Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu, Japānu, Nīderlandi un apvienoto karalisti. Visām valstīm, kas bija atbalstījušas Izraēlu. Un samazināja naftas ieguvi par 5% mēnesī, līdz viņa politiskās prasības tiks izpildītas. Rezultāts bija katastrofāls. Naftas cenas gandrīz 4-kāršojās vienas nakts laikā. Amerikas Savienotajās valstīs rindas pēc degvielas stiepās apkārt kvartālam. Cilvēki gaidīja stundām, lai uzpildītu savus degvielas bākus, atkarībā no sava automašīnas numura, pāra vai nepāra dienās. Inflācija strauji pieauga, ekonomiskā izaugsme sabruka stagflācijā, vienlaicīgā augstā inflācijā un ekonomiskajā stagnācijā. Un rietumu ekonomikām bija nepieciešami gadi, lai pilnībā atgūtos. Galu galā arābiem neizdevās panākt savas galvenās politiskās prasības, daļēji tāpēc, ka OPEC valstis ar lielu iedzīvotāju skaitu nevarēja atļauties bezgalīgi samazināt naftas iegūst. Un augstās naftas cenas tomēr saglabājās vēl ilgi pēc embargo beigām. Lētas un stabilas enerģijas laikmets, kas bija veicinājis pēckara rietumu ekonomisko uzplaukumu, tagad bija beidzies. Un tas ir tāpēc, ka OPEC nolēma izmantot savu naftas varu politiskiem mērķiem. Viņi izmantoja kontroli pār naftu kā ieroci, lai sodītu pasauli par to, ka Izraēla uzvarēja karā. Un daudzos veidos tas tā arī ir turpinājies. 2022. gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā, un atcerieties, Krievija ir daļa no OPEC+, rietumi steidzās noteikt sankcijas. OPEC nolēma reaģēt, samazinot naftas ieguvi, tādējādi saglabājot augstas cenas tieši tajā brīdī, kad rietumiem tās bija nepieciešamas zemākas, lai uzturētu ekonomisko spiedienu uz Maskavu un panāktu kara izbeigšanu. OPEC darbojās kā mehānisms, lai vājinātu rietumu ārpolitikas mērķi, tieši tāpat kā tas notika 1973. gadā. Kartelis politiskās un ekonomiskās intereses vienmēr ir bijušas savstarpēji saistītas, un šīs intereses nevienmēr ir sakritušas ar demokrātiskās pasaules interesēm. Šī nesaskaņa ir daļēji iemesls, kāpēc AAE pēc 59 gadiem izstājas, jo attiecības jau ļoti ilgu laiku ir kļuvušas arvien neērtākas. Lai saprastu, kāpēc tas ir kļuvis neērti, jums ir jāsaprot, kas patiesībā ir AAE. Apvienotie Arābu Emirāti ir 7 emirātu federācija, kas apvienojās vienā valstī 1971. gadā. Un OPEC dalība nāca automātiski, jo viens no emirātiem jau bija OPEC dalībnieks. Tā ir cita stāsta tēma. Bet lūk, kas padara AAE patiesi atšķirīgs no gandrīz visiem citiem OPEC dalībniekiem. Pēdējo 30 gadu laikā AAE, īpaši Dubaja, pieņēma stratēģisku lēmumu veidot ekonomiku, kas nav galvenokārt atkarīga no naftas. Viņi ieguldīja milzīgus līdzekļus turismā, finanšu pakalpojumos, tirdzniecībā, nekustamajā īpašumā, tehnoloģijās, loģistikā.
Un rezultāts ir tāds, ka šodien Dubaja ir viena no visvairāk apmeklētajām pilsētām pasaulē. Tajā atrodas viena no pasaules noslogotākajām lidostām, globāls finanšu centrs un vieta, kur dzīvo un strādā cilvēki no vairāk nekā 200 tautībām. Viņus uz Dubaju vilina zemie nodokļi, uzņēmējdarbībai draudzīgie noteikumi un dzīves kvalitāte, kas var sacensties ar jebkuru vietu pasaulē vai pat to pārspēt. Tas nozīmē, ka AAE ekonomikas stāvoklis ir daudz ciešāk saistīts ar globālo ekonomisko izaugsmi, nevis ar vienas naftas mucas cenu. Un tas rada būtisku interešu konfliktu ar Saūda-Arābiju, kurai nav daudzveidīgas ekonomikas un kura paļaujas uz naftas ieņēmumiem valdības finansēšanai. Tai nepieciešama naftas cena virs aptuveni $80 par barelu, lai līdzsvarot valsts budžetu. Ja esat uzmanīgi vērojuši, tad AAE izstāšanās no OPEC jau gadiem ilgi bija redzama viņu rīcībā. Viņi ir ieguldījuši $150 miljardus naftas ieguves jaudas paplašināšanā līdz 4,8 miljoniem barelu dienā. Kāpēc viņi to darītu, ja saskaņā ar OPEC kvotu sistēmu viņiem ir atļauts ražot tikai 3,2 miljonus barelu dienā? 30% atšķirība starp to, ko viņi var darīt, un to, ko viņiem ir atļauts darīt, katru dienu atstāja milzīgu naudas summu neizmantotu. Un viņiem tas ir jādara, jo tā ir noteicis OPEC karteļi. Spriedze patiesībā bija krājusies gadiem ilgi, un AAE meklēja izēju. Un tad sākās karš ar Irānu. 2028. gada 28. februārī Amerikas Savienotās valstis un Izraēla uzsāka koordinētus triecienus pret Irānu operācijā Episkās dusmas. Bet Irāna galvenokārt neatbildēja ar triecieniem Izraēlai un Amerikai. Irānas smagākā atriebība daudzos veidos bija vērsta pret Persijas līča arābu valstīm. Tām pašām valstīm, kas gadiem ilgi centās veidot diplomātiskus tiltus ar Irānu, rīkoja sarunas, veicināja slepenas pārunas, pat parakstīja normalizācijas līgumus ar viņiem. AAE bija atkal atvērusi savu vēstniecību Teherānā un uzturēja nozīmīgas ekonomiskās saites ar Irānu. Daļēji kā patiesu diplomātisku centienu, daļēji kā drošības spilvena bīstamā reģionā, jo viņiem Irāna ir nepieciešama naftas eksportam. Saūda-Arābija arī bija parakstījusi pilnīgu izlīgumu ar Irānu, ko 2023. gadā starpniecību nodrošināja Ķīna. Katara rīkoja netiešās kodolsarunas starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm, taču Irāna viņus tik un tā bombardēja. Kara pirmajās dienās Irāna izšāva milzīgu daudzumu balistisko raķešu, gandrīz 2 vairāk uz Persijas līča arābu valstī nekā uz Izraēlu. Valsts, kur tā uzskatīja par savu galveno ienaidnieku. Saūda-Arābijas lielākā naftas pārstrādes rūpnīca tika aizdedzināta. Līdz 9. aprīlim Irāna bija izšāvusi 537 balistiskās raķetes un vairāk nekā 2000 dronu. Tas ir neprāts, un tas bija tikai pret AAE. Bija nogalināja 13 cilvēkus un ievainoja vairāk nekā 200 civiliedzīvotājus. No 10 dažādu tautību valstī, kurai ar uzbrukumiem Irānai nebija nekāda sakara, izņemot to, ka tā bija noslēgusi miera līgumu ar Izraēlu. Tika trāpīts dzīvojamām ēkām, tika uzbrukts viesnīcām Palm Džumeirā. Dubajas starptautiskā lidosta tika vairāk kārt mērķēta. Katāras iekārta, kas ir viena no lielākajām sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas vietām pasaulē, tika uzbrukta, un Qatar Energy pilnībā apturēja NLNG ražošanu pēc notikušā. Un tad Irāna faktiski slēdza Hormuza šaurumu. Tas mūs noved pie vienas no svarīgākajām ģeogrāfiskajām vietām šajā stāstā. Jūs iespējams jau esat dzirdējuši par šo šaurumu, bet tiem, kas nav, tas atrodas starp Irānu ziemeļos un Omānu dienvidos. Un tā šaurākajā vietā tas ir tikai 21 jūdzi plats. 20% no visas naftas un gāzes, ko patērē uz zemes, aptuveni 21 miljonus barelu naftas dienā plūst caur šo šaurumu. No Saūda-Arābijas, Irākas, Kataras, AAE uz tirgiem Āzijā, Eiropā un tālāk. Kad Irāna ierobežoja kustību caur šaurumu, tā to pilnībā neaizvēra, bet tai arī īsti nebija nepieciešams to darīt. Tā to ierobežoja tik ļoti, ka kuģu apdrošināšanas izmaksas strauji pieauga. Daudzas kuģniecības kompānijas pilnībā mainīja maršrutus, un naftas plūsma būtiski samazinājās. Naftas cenas sāka kāpt. Tās sasniedz vairāk nekā $110 par barelu. Degvielas cenas ASV sāka pārsniegt $4 par galonu. Globālā ekonomika sāk izjust reālas grūtības. AAE ir alternatīva. Viņi ir būvējuši cauruļvadu savā ostā Fudžeirā, kas atrodas ārpus šauruma Omānas līcī. Taču šis cauruļvads spēja pārvadīt tikai apmēram 1,7 miljonus barelu dienā, lai gan mērķis ir ražot 5 miljonus barelu dienā. Tādējādi AAE nonāca ierobežotā situācijā no abām pusēm vienlaikus. No vienas puses karteļa dēļ, kas lika viņiem neražot vairāk, bet no otras puses Irāna tagad žņaudz viņu eksporta ceļus. Problēmas, par kurām viņi jau zināja, ka tās tuvojas. Un tā viņi pieņēma savu lēmumu. Izstāšanās no OPEC tieši tagad ir diezgan gudrs solis. Šaurums joprojām ir ierobežots, karš tehniski vēl turpinās, cenas svārstās, un neviens nenorādīs uz AAE kā uz atbildīgajiem.
Bet patiesi interesanti šajā visā ir tas, ka šis nav lēmums, ko pieņem balstoties uz pašreizējo situāciju, jo tas nav īstermiņa lēmums. Patiesībā tas ir lēmums, ko pieņem zinot un ticot tam, kāda situācija būs pēc 6 mēnešiem vai dažiem gadiem. Ko es ar to domāju? AAE izstāšanās no OPEC ir sava veida derības, bet ne par vienu vienīgu iznākumu. Tā ir likme, ka Irānas kontrole pār Hormuza šaurumu beigsies. Un AAE ir apskatījusi 2 ticamākos ceļus uz šo iznākumu. Noslēgumā var teikt, ka tā ir labi pozicionēta abos gadījumos. Pirmais ceļš ir tāds, ka Irānas kontrole pār šaurumu sabrūk, vai nu militāru spiedienu dēļ šajā karā, iekšēji sabrukuma vai režīma maiņas rezultātā. Tiklīdz šis drauds pazūd, komerciālā kuģošana atsākas, apdrošināšanas izmaksas normalizējas un Hormuza šaurums tiek atvērts no jauna. Šādā scenārijā AAE ir gatava nekavējoties apludināt tirgu bez OPEC kvotu ierobežojumiem, un viņi patiešām var palīdzēt ekonomikai augt, kā cerēts. Otrais ceļš ir sarunu ceļā panākta vienošanās. Bet pat tad, ja Irānas Islāma Republika izdzīvo, pasaule ir sākus to apzināties. Katrs lielākais enerģijas patērētājs uz Zemes ir iemācījies sāpīgu mācību, ka 20% no pasaules naftas piegādēm iet cauri šaurumam, ko kontrolē naidīga vara, ir patiešām muļķīga ideja. Eiropa, Āzija, Amerikas Savienotās valstis – viņi visi meklē alternatīvas un jau attīsta šīs alternatīvas. Viņi izveidos piegādes avotus, kas vienkārši nav atkarīgi no Irānas labās gribas. AAE, kur termināls jau darbojas ārpus šauruma un ražošanas jauda ir gatava palielināšanai, meklē šīs alternatīvas. Un viņi saprot, ka tas ir kaut kas, kas viņiem būs jādara, un viņi to spēs izmantot. Viņu gatavība izstāties no OPEC liecina, ka viņi tic, ka pēckara rīts tuvojas, un viņi vēlas noteikt, kāds tas būs. Tas ir arī vēl svarīgāk ģeopolitisks paziņojums, ne tikai ekonomisks lēmums. Lai saprastu, ko apvienotie Arābu Emirāti paziņo, paskatieties uz lēmumu virkni, ko viņi ir pieņēmuši pēdējo 6 gadu laikā, jo katra no tām balstās uz iepriekšējo, un visas norāda vienā virzienā. 2020. gadā apvienotie Arābu Emirāti parakstīja Ābrahama vienošanās, normalizācijas līgumu ar Izraēlu. Viņi bija pirmā Persijas līča valsts, kas to izdarīja, un tas nebija tāpēc, ka Amerika viņus patiešām piespieda, bet gan tāpēc, ka viņi izdarīja stratēģisku aprēķinu, ka attiecības ar Izraēlu ir viņu nacionālajās interesēs. Pieeja Izraēlas tehnoloģijām, izlūkošanai, aizsardzības sistēmām un tieši kanāls uz Vašingtonu, kāds nevienai citai Arābu valstī nebija tieši tādā pašā veidā. Viņi paskatījās uz Izraēlu un saskatīja partneri, nevis ienaidnieku, un to arī publiski atzina, pat tad, ja tas lika viņiem nebūt īpaši iecienītiem savu arābu kaimiņu vidū. Kad Irāna viņus bombardēja, AAE neatkāpās. Viņi neatvainojās Irānai, kā mēs esam pieraduši redzēt, un pat nemēģināja atjaunot attiecības. Viņi kļuva stingrāki savā nostājā. Un tagad, 3 mēnešus pēc kara sākuma, tagad, kad mēs zinām, ka Izraēla deva AAE aizsardzības sistēmas, viņi ir izstājušies no organizācijas, kuras dibinātāja valstu vidū ir Irāna. No organizācijas, kas 1973. gadā tika izmantota, lai sodītu pasauli par to, ka Izraēla uzvarēja karā. Organizācija, kuras kvotu sistēma ierobežoja viņu ekonomiku, kamēr Irāna žņaudza viņa eksporta ceļus. Irānai vajadzēja būt viņu sabiedrotajai. Un ja OPEC nedarbojas kā sabiedrotie un nesadarbojas naftas cenu jautājumos, kāda jēga tur atrasties? Ābrahama vienošanās, atbild uz Irānas agresiju un tagad šī izstāšanās no OPEC. Tie nav dažādi lēmumi. Tas ir viens lēmums, kas pieņemts atkārtoti dažādās formās par to, kādu virzienu apvienotie Arābu Emirāti izvēlas. Vērsties uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz Izraēlu, uz ekonomisko liberalizāciju, uz nākotni un attālināties no arābu solidaritātes, no pret Izraēlas bloka, no Irānas ietekmes un no OPEC. Bet šis stāsts nav pilnībā bez sarežģījumiem. Tam ir sarežģīti, ko tikai optimistiskais skatījums īsti neaptver. Apvienoto Arābu Emirātu izstāšanās no OPEC nav tikai attālināšanās no Irānas ietekmes sfēras. Tā ir arī redzama un apzināta šķiršanās no Saūda-Arābijas. Un attiecības starp šīm divām valstīm, kas gadu desmitiem bijušas Persijas līča stabilitātes stūrakmens, pašlaik ir nopietnā spriedzē ar sekām, kas ir diezgan nozīmīgas un vēl pilnībā neparedzams. Redziet, katrs papildu barels naftas, ko apvienotie Arābu Emirāti iegūst, nedaudz pazemina pasaules cenu, un zemāka cena tieši kaitē Saūda-Arābijas spējai sabalansēt savu budžetu. Aizejot no OPEC un apņemoties ražot ar pilnu jaudu, apvienotie Arābu Emirāti saka: mēs padarīsim jūsu budžeta situāciju sarežģītāku. Un tas viss notiek laikā, kad Saūda-Arābija jau tāpat cīnās ar finansiālām grūtībām un arvien vairāk pievienojas katras domāšanas veidam, ja jūs saprotat, ko es domāju. Plašāka stratēģiskā atšķirība šeit patiešām pastāv. AAE ir veikusi vairākus soļus. Ābrahama vienošanās, attiecību padziļināšana ar Vašingtonu un tagad OPEC.
kas atspoguļo arvien neatkarīgāku ārpolitiku, kas vairs netiek īstenot ar arābu valstu starpniecību, kā tas tradicionāli bijis Persijas līča valstu ārpolitikā. Mēs par šo plaisu ziņojām JNS TV raidījumā pirms vairākiem mēnešiem. Tā vēl nav krīze, bet tā ir pieaugusi, un tas ir milzīgs attālināšanās solis no islāmistu kustībām, ar kurām Saūda Arābija pamazām ir saistījusies. Skatieties, tā vēl nav pilnīga krīze, bet tā pieaug. Un tas ir vēl viens milzīgs solis, ko arābu valsts spēr prom no islāmistu kustībām, ar kurām pati Saūda Arābija pamazām ir saistījusies. Gadu desmitiem rietumu pasaule, īpaši pēc kārtas nākušās Amerikas administrācijas, darbojās pieņemot, ka Tuvie Austrumi ir vienots bloks, kur galvenokārt raksturo opozīcija Izrēlai. Un jebkuras arābu valsts iesaistīšanās attiecībās ar Izrēlu, cena būtu politiskā izolācija un reģionāla izstumšana. Balstoties uz šo pieņēmumu, Amerikas politika pieprasīja Izraēlas piekāpšanos attiecībā uz teritorijām, apmetnēm, sarunām, kā cenu, lai iegūtu tā saukto arābu labvēlību. It kā arābu labvēlība būtu vienots jēdziens, ko varētu iegūt no viena avota. Apvienotie Arābu Emirāti ir pierādījuši, ka šis ietvers ir diezgan kļūdains. Arābu pasaule nav monolīts. Tā ir suverēna valstu kopa ar pilnīgi atšķirīgām ekonomikām, līderiem, nacionālajām interesēm un nākotnes redzējumiem. Un dažas no šīm valstīm, tās, kas pat tiešām plaukst, piesaista investīcijas, kaut ko būvē, ir nolēmušas, ka viņa nākotne vairāk līdzinās partnerībai ar Izraēlu un Ameriku, nevis solidaritātei ar Irānas Islāma Republiku. Abrahama vienošanās bija viens no pierādījumiem tam. Apvienoto Arābu Emirātu rīcība Irānas kara laikā bija vēl viens, un izstāšanās no OPEC ir trešais. Un zināmā mērā tas ir pats būtiskākais, jo tas nozīmē ekonomisko interešu pamatīgu pārkārtošanu, ne tikai diplomātisku vienošanos, ko nākotnes valdības teorētiski varētu atcelt. Vai citas arābu valstis seko šim ceļam, joprojām ir patiesi neskaidrs. Reģionālā dinamika ir mainīga, un katras valsts aprēķini ir atšķirīgi. Taču apvienotie Arābu Emirāti rāda, ka šāds ceļš pastāv, un tas darbojas. Klausieties, neliksimies, ka viss ir ideāli. Apvienotie Arābu Emirāti un rietumnieciskās vērtības nav pēkšņi kļuvušas par labākajiem draugiem. Viņi nemēģina gāzt Saūda Arābiju. Tas nav tas, kas patiesībā notiek. Taču apvienoto Arābu Emirātu izstāšanās no OPEC ir paraugs, demonstrācija tam, kā izskatās, kad Arābu valsts izdara savu izvēli. Ekonomiskā labklājība pār ideoloģisko solidaritāti, nākotne pār pagātni un alianses, kas balstītas uz kopīgām interesēm, nevis kopīgiem aizvainojumiem. Mēs atrodamies vienā no nozīmīgākajiem brīžiem mūsdienu tuvo austrumu vēsturē. Irānas karš, pamiera vienošanās, kodolieroču sarunas, Hormuza šaurums. Tas viss notiek vienlaicīgi. Un var šķist, ka reģions ir brīvā kritienā un neviens nezina, kur tas apstāsies. Bet, kad es paskatos uz to, ko apvienotie Arābu Emirāti paveica šonedēļ, valsts, kuru bombardēja Irāna, kas izvēlējās Izraēlu kā partneru laikā, kad tas nebija populāri, kas no tūkstnešu un ambīcijām izveidoja vienu no dinamiskākajām ekonomikām pasaulē. Un kas tikko izstājās no 59 gadus veca naftas kartela, kas burtiski tika dibināts, lai sodītu Izraēlu par tās tiesībām pastāvēt. Es redzu valsti, kas precīzi zina, kur tā dodas. Valsti, kas ir paskatījusies uz veco kārtību un nolēmusi, ka tā ir kas labāks, ko piedāvāt, un tagad ir gatava pilnībā atbalstīt šo lēmumu ar savu ekonomisko spēku. Tātad, uz ko es cenšos norādīt? Man bieži jautā, vai miers tuvajos austrumos ir iespējams. Un es domāju, ka godīgā atbilde ir ne utopiskā nozīmē. Ne tik ilgi, kamēr to kontrolē islāmistu fanātiķi. Taču pastāv iespēja veidot miermīlīgākas ekonomikas. Valstis var apvienoties, lai padarītu karu mazāk izdevīgu. Apvienotie Arābu Emirāti varētu būt piemērs tam. Un es to saku piesardzīgi, jo, ja tās ideoloģija galu galā patiešām balstās islāmistu uzskatos, tad tas viss ir tikai fasāde. Taču viņi ir pierādījuši, ka ir daudz tuvāk mūsu pasaules pusē nekā saviem islāmistu kaimiņiem. Un atbilde, ko viņi raksta, ir tāda, kurā arābu valstis plaukst, būvējot, nevis militarizējoties, sadarbojoties ar citām valstīm, nevis boikotējot, raugoties nākotnē, nevis cenšoties dzīvot pagātnē. Tas ir vērts ievērot un iespējams pat cerēt uz to. Ja pēdējo mēnešu laikā esat atvērusi ziņas, viss, ko esat redzējis, ir tuvajiem austrumiem veltītas tēmas – Irānas karš, AAE, Katara un tā un tā. Un jūs iespējams esat sev jautājuši, kāpēc tā ir? Atbilde ir vienkārša. Tuvie austrumi ar savu stratēģisko atrašanās vietu patiešām saista visus pārējos pasaulē notiekošos ģeopolitiskos procesus. Un lai gan šie virsraksti ir par naftu un finansēm, tie ir arī par kaut ko daudz, daudz lielāku. Tas, ka tuvie austrumi kļūst par mierīgu reģionu, nav tikai utopiska teorija. Tas ir būtiski visai pasaules ekonomikai. Un ejot uz priekšu, mēs arvien vairāk saprotam, ka tas ir par pareizo dalībnieku atrašanu. Viņiem piemērotu stimulu došanu, lai mēģinātu radīt daudz stabilāku pasauli. Acīm redzot, ar islāma teroristu organizācijām to nevar izdarīt. Taču ar citām valstīm, piemēram, apvienotajiem Arābu Emirātiem, iespējams tuvojas pārmaiņas.
Un tas ir rādītājs tam, kā nākotne varētu izskatīties. Kad Izraēla pozicionē sevi ne tikai kā ebreju valsti, bet arī kā ekonomisku cietoksni, stabilitātes vietu, kur tirzniecība norit un ekonomika var uzplaukt. Balstoties uz to, kas notiek tuvajos austrumos, tam ir potenciāls izplatīties. Es neesmu cerība pilna bez iemesla. Un vēlreiz, es neesmu apsēsta ar to, ka mums būtu jāuzticas islāmistu valstīm. Es nedomāju, ka tā iespējams ir gudrākā stratēģija. Bet ir vērts atzīmēt, ka ja valstīm tiek piedāvāti noteikti stimuli un mēs varam rast tam risinājumus, tad varbūt kaut kas var mainīties. Es esmu Irkā un tiksimies nākamreiz.